Mazie nosaluši. Salījuši. Nu. Kas ir tas, kas mudināja šodien braukt šeit un piedalīties referendumā? Viennozīmīgi valsts. Latvijā ir viena valoda. Mums ir pašiem savu valoda. Noteikti pret. Noteikti. Lai gan viņš ir īsts anglis, viņš noteikti arī balsotu pret. Jā, lūdzu. Kāds laiks. Žēl visi tie, kas ārā stāv, tad nekā nevar izdarīt. Mums jau nav kur likt. Cik vēlētājs jūs bijāt gatavi uzņemt? Mēs domājam, mums parasti uz vēlēšanām atnāk varbūt caur 300, un tad mēs domājam, labi, atnāks varbūt 500. Te būs 200 atkal, es jau uztaisīju 200, tagad vēl 200. Tad 600 mums atsūtīja, un mēs būsim izgatavojuši paši vēl 400. Tad apaļš 1000. Un es varu ticēt, ka mēs vēl tos varētu izlietot un varbūt vēl pat vajadzētu. Es nebrīnētos, ja vakarā cilvēki, kas strādā šodien, tie vēl vakarā brauks. Brīnums, ka cik daudz ir sanākuši. Rāda, cik svarīgs tas jautājums ir. Līdz 10 mēs esam vaļā, tātad vēl ilgi. Ir tikai 2, vēl 8 stundas mums ir. Mazliet tev kā trimdas latvietim, piemēram, ko nozīmē tas, kad ir vispār šis referendums? Pirmais jautājums ir, vai vispār viņi vajadzēja tādu referendumu rīkot, jo, cik es sapratu, tas jau ir konstitūcijas lieta, ka Latvijas republikai latviešu valoda ir pamats. Un, ja es nemaldos, tas jau, es domāju, ka bija ierakstīts. Tad pirmais jautājums ir, kāpēc vispār paceļās, ne? Otrs, protams, ir, tas ir, varētu teikt, vienpusīgs, tas ir no latviešu puses, vai ne? Kāpēc tas krievu valoda ir tik uzspiedoši svarīga kā otra valsts valoda? Visās citās pasaules malās ir visādas valodas, bet neviens nesaka, ka tūlīt ir jābūt kaut kādai otrai vai trešai valsts valodai. Tikai tāpēc, ka cilvēki tur dzīvo. Tas nenozīmē, ka tev tūlīt ir jābūt
valsts valodā. Teiksim, tagad Anglijā var teikt, es nezinu, teiksim, 100 000 latviešu. Tāpēc jau nevar pieprasīt tūlīt, ka Anglijā būtu kaut kāda otrā valsts valoda, latviešu valoda. Te vēl vairāk dzīvo, piemēram, visādi no Indijas dažādas tautības. Tie neprasa, ka viņiem būtu savu valsts valodu, un tie būtu vēl vairāk nekā latvieši. Tātad jautājums, kāpēc ir tik svarīgi maisīt gaisu šitādam jautājumam vispār. Nu, protams, es domāju, tas rezultāts, kā jau pēc skaitļiem bija no sākuma zināms, un tas ir, kad jau tas likums neies cauri, jo tur, principā, tur tie skaitļi jau nesanāk. Un arī daudz krievvalodīgie ir pret to, kad liek krievu valodu kā otru valsts valodu. Tad tas jau pats par sev neizies cauri, un tad tikai valstī ir izdevumi pilnīgi nevajadzīgi. Nezinu, cik ir budžetā ir paredzēts jau kāds miljonus vai noteikti var droši vien pār miljonu latu aiziet tikai šitā te referendumu izkārtot. Un mazākā jēga nav. Tādā laikā, kad jau nauda valdībai trūkst, te vēl mēs mētējamies nepilnīgi nevajadzīgi. Protams, vienai krievu valodīgie nepiekritīs, tāpēc jau mums tā padarīšana ir, bet es domāju, latviska Latvija ir tas svarīgais. Valodi kultūra ar. Tur nav īstenībā nemaz ko divreiz domāt par to jautājumu. Nevajag arī Kas tas? Uzvar. To rindu ārpusē vajag novidumēt. Es dodos. Pasmēju mammai. Es ierados šeit, lai nobalsotu par vienu valodu, tā ir latviešu. Par ko vispār jums visiem trījiem nozīmē tas, ka vispār radās šāds referendums un kāpēc vispār vajadzēja nonākt līdz tādai situācijai? Nu, to jau grūti ir spriest, bet tas jau ir patīkami, ka mēs latviešu tautu cīnāmies par vienu valodu. Kā šajā brīdī ir uzstādīt divas valodas. Gudīdā, es domāju, tam tā nevajadzēja būt, jo mums vajadzēja tomēr vairāk pastāvēt pašiem par sevi, ja, un nepieļaut to, lai tas tā būtu. Ir doma atgriezties Latvijā? Varbūt tās pēc gadiem. Es domāju, pabeigšu koledžu, tad pabeigšu universitāti, tad varbūt atgriežos Latvijā. Nu, ar mani ir tā, ka uz to brīdi šeit ir visa mana ģimene, mani bērni ir šeit iet skolā. Nu, varbūt pēc gadiem, kad skola būs pabeigta un viss sakārtots bērniem. Man arī meita iet skolā, tas ir principā vismaz, ka 10 gadi jāpavada šeit, bet, cerēsim uz to labāko un varbūt atgriezīsimies Latvijā. Tad vai drīkst zināt, par ko jūs atdevāt savu balsi referendumā? Jā, noteikti. Noteikti par latviešu valodu. Par latviešu valodu. Dievs, ka pateicā. Kā tu tik ātri izstāstu? I'm fine.